Pēc festivāla es saprotu, vairāk saprotu to, ka jebkuram jautājumam ir divas puses, un ka es saprotu, kā var atbalstīt abas šīs pozīcijas, un ka grūti ir saprast tas, kas ir pats labākais mums. Un es saprotu arī vairāk, piemēram, tos cilvēkus, kas ir tur augšā, un to, cik viņiem tas ir grūti kaut ko izlemt. Protams, var arī šeit izteikt savu viedokli, un šis pasākums īstenībā ir ļoti tāda atvērta platforma visiem, kuri vēlas gan klausīties, gan arī izteikt savu viedokli un apmainīties ar idejām un visādām spožām un netik spožām domām, visu, kas ir sirds. Vislabākais, ko es līdz šim esmu dzirdējusi, ir tas, ka mēs vienmēr varam mācīties no mūsu lieliskajiem kaimiņiem Igauņiem, jo mums neiet, bet viņiem vienmēr iet. Mēs šeit papildus gūstam iedvesmu nokušajiem darbiem, nokušajiem projektiem. Tas ļoti mūs visus šeit uzlādē. Šeit viss, kas pīsadalāmies, mēs ar savu biedrību, savu komandu. Man sanāca piedalīties izrādē Robežas, ko rīkoja aizsienot acis un vedot Cēsu pilsētu. Pēc tam cēsnieki stāstīja savus stāstus, tad vispilgtāk man noteikti atmiņā arī paliks šie stāsti, jo man no tāda cita skatu punktu saprata, cik ļoti dažādi cilvēki ierauga savu pilsētu, cik dažādi ir viņu stāsti par šīm cēsīm un cik tie var būt pozitīvi, reizēm tādi pārdomu pilni, reizēm vienkārši tiešām ar tādu robežu šķērsošanu, ka tava dzīve izmainās vienkārši pilsētas vārdiem, pilsētai mainoties, mainās arī tava dzīve. Labdien visiem! Es esmu Svetbanka Ezis un šeit ir Svetbanka Susurs. Saka čau, Susur! Čau! Nu jā, mums šodien iet ļoti labi, pareizi. Esmu izdalījis visus konfektus, man palikuši vedeklīši. Un tas, ko esmu dzirdējis, šodien ir daudz paldies, daudz konfektu bērniem un esmu ļoti apmierināts šo dienu saulaino. Svetbanka izglītības skatuvē bija debate par likumību skolās. Un Juglas vidusskolas direktore Aija Melle ļoti lieliski pateica, aptuveni parafrāzējot, kad bērniem pieder, viņi ir spējīgi iet plašajā pasaulē, un mēs nedrīkstam šo pasauli slēgt ciet. Tad likumības grozījumi būtu jāceļ, un cenzūrā ne par to tad arī iestājās, jo ar likumības grozījumiem mēs uzspiežam vienu patiesību un slēdzam bērniem šo pasauli ciet. Man tikko bija izrāde, un mans kolēģis no Gambijas, viņš sacīja tādu citātu: daudz cilvēku cīnās par demokrātiju un naudu, bet vissvarīgākais, manuprāt, ir laime un saticība. Un, manuprāt, tas ir tas, ko tiešām mums cilvēkiem vajag un uz ko vajag tiekties, uz laimu un saticību, nevis pēc naudas, pēc demokrātijas, pēc brīvības. Tā kā būsim laimīgi un priecīgi, un tad jau viss būs labi. Viennozīmīgi no šī festivāla paņemšu to, ka jābrauc šeit arī nākošu gadu, jo šeit cilā tādas tēmas, par kurām mēs ikdienā nedomājam un arī bieži vien nerunājam. Gan par aizsietudē, gan par visām citām lietām. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs palaižam garām un par ko ir jārunā vairāk, ja mēs kā sabiedrība gribam kļūt gudrāki. Es domāju, ka šī ir ļoti laba iniciatīva un kad ir svarīgi sarunāties, runāt savā starpā. Varbūt, ka vienmēr mēs nespēsim par visiem viedokļiem atrast kopsaucēju, bet ir svarīgi sarunāties. Un ka ir šī saruna, ka mēs mēģinām saprast to otru pusi. Jo, ja mēs sēdēsim katrs savos ierakumos, tad visdrīzāk, ka nekāda atrisinājuma arī nebūs. Mēs vakar zēniem atnāca zēni, un mēs viņiem uz grudekļa līmējām lampas plakātus, tādus zilus, ar parunāsim, un mēs viņus fotografējām, un tas bija forši. Un tas ir viss, ko es gribu pateikt.